Čau, meitenes! Šodien tiekamies atkal jaunā treniņā un gribu tikai pateikt, ka mums būs nepieciešamas hanteles vai jūsu jau iemīļotās pudeles, kuras izmantojām iepriekšējos treniņos. Šis ir 1,5 kilograms. Skatieties, ja jums iepriekš bija par vieglu, droši izaiciniet sevi un paņemiet arī kaut ko smagāku. Būs nepieciešams arī spilvens vai bumba, vidēja izmēra. Būs nepieciešams to vienkārši dažos momentos saspiest. Pastrādāsim šodien vairāk ar ķermeņa augšdaļu. Tas tā iesākumā, un pēc tam jau turpināsim gan ar vēderu, gan arī ar sēžu un kājām. Sāksim mēs uzreiz četrāpus. Četrāpus pozīcijā iekārtojamies un mēģinām virzot plecu prom, sajust šo te iestiekumu vienā samā, un tad arī otrā. Viens sāc, otrs. Elpojam mierīgi. Un uz katru šo te pleca virzīšanu prom, pūtiet gaisu ārā. Tā, lai iekustās rības, iekustās mugurkauls. Jā, vēl 2 reizītes uz katru. Un pēdējā reizīte. Izcili. Tagad laidīsimies it kā bērnu pozā, bet salīdzinoši aktīvi izcelsimies uz priekšu un pārnesīsim svaru uz rokām. Pastiepjam sevi uz aizmuguri un ejam uz priekšu. Vēl 6, 5, 4, 3, 2 un 1. Izcili nāči. Mazliet pastiepjam muguras uz augšu, ejot uz priekšu, atpakaļ taisām. Muguru uz augšu, atpakaļ taisā. 8 reizes. 7. 6. 5. Vēl 4. 3. 2. Un pēdējā reizīte. Izcili. Aizējam kārtīgi bērnu pozā, pastiepjamies uz vienu sāniņu uz otru, tā kā pārnesot svaru no viena ieguļa sānu uz otru. Pašūkojamies, pārnesam svaru arī uz rokām. Lēnām aizējam līdz galam un pašūkojamies arī šeit. Izcili. Noturam pozīciju. Mierīgi pārelpojam. Lēnām jau sāksim izcelties uz rokām. No šīs te pozīcijas, kad mēs esam augstajā plankā, mēs liksim kāju uz priekšu. Jā, un izcelsimies šeit uz augšu. Ceru, ka jūs mani redzat. Jā, noturam sevi, kāju uz priekšu un izceļamies uz augšu. Jā, jums noteikti būs vieglāk. Nav ekrāna ierobežojumi, droši noturamies šeit un samanam šādi. Vēl 6 reizes. 5. 4. Vai 3 reizītes. Aizmugurējot sevi nelaižam grīdara noturam augšā. Vēl
divas. Un pēdējā reizīte pēc šīs. Izcili. Ļoti labi mums sanāca. Aizējām atpakaļ 4 apus. Atkal pašupojamies no vienas puses uz otru. Aiziesim līdz galam. Šeit pastiepsim kā muguras lejas daļu vairāk un atgriezīsimies. Aiziem uz priekšu, nolaižam vēderu, skatāmies uz augšu, atgriežamies. Te tīri strādājam ar mugurkaulu un vēderu, ja? Divas reizītes. Liksim klāt modifikācijas. Māči. Tagad jūs rokas salieksit. Jūs tā kā salieksit un ar krūtīm tuvinoties paklājumam izcelsieties uz augšu. Lāžamies uz leju. Atkal krūtis nonāca priekšā un tad tikai paklājumi. Jā, pamēģinām. Krūtis gar paklāji un tad izcīnamies uz augšu. Un 4 reizītes. Vēl 3. Vēl 2. Un pēdējā reizīte. Izcīnamies uz augšu, noturam sevi šajā pozīcijā. Un atgriežamies atpakaļ. Izcili. Tagad jums būs jāatrod siena, kur jums ir salīdzinoši brīvs. Un tur mēs uztaisīsim vienu vingrinājumu, kas ir ļoti, ļoti vērtīgs stājai. Stājai un plecu daļai. Pievākam paklājumu tuvāk sienai. Un šeit. Tad labo kāju paliekam tuvāk pie sienas. Kreiso kāju izliksim uz priekšu. Sanāks, ka tur būs tāds tā kā sprīdis aptuveni no sienas. Liksim labo roku uz priekšu. Kreiso uz atpakaļ. Mēģinam pieskarties pie sienas. Un tad lēšamies uz priekšu. Izāpā aizim atpakaļ. Noturam pozīciju. Un ielpā atgriežamies. Kā izāpā. Un ielpā. Vēl 3 reizes. Noturam sevi. Ļoti labi. Vēl 2. Un māči vēl pēdējā reizīte. Izcili. Samainīsim puses. Es ceru, ka jūs sajūtāt gan rokas, gan arī plecu daļu. Šeit. Tad sanāk, ka būs kreisā kāja tā kā pie sienas. Un labā uz priekšu. Kreisā roka uz priekšu. Labā uz atpakaļ. Un ielpā laižamies uz priekšu. Izāpā atgriežamies. Pieskaramies atkal augstu pie sienas, noturam. Vēl 4. Turamies ļoti labi. Un pēdējā reizīte. Izcili.
Izpurinam rokas. Ļoti labi jums sanāca. Tagad paklājam atkal tā, lai īsti netraucē siena, lai mēs varam ātrīgi padarboties. Tagad laidīsimies mēs uz sānu. Mums būs nepieciešama viena handele, bumbu liksim starp ceļiem. Kārtīgi saspiedīsim, visu laiku noturēsim. Šeit labo roku mēs liksim zem pakauša, tā kā tādu mazu spilventiņu. Šeit handele mums būs rokās, un mēs mēģināsim sniegties uz priekšu, tā, lai jūs sajūtaties tiek un mugurā, tieši pie lāpstiņas. Šeit atgriežamies atpakaļ. Paskatāmies līdzi, nokontrolēt sevi, negāžties tā ļoti uz atpakaļ. Šeit tad ieguļas paliks neatrauc, kājas neatrautas. Ar to lāpstiņu jūs arī sevi mazliet nokontrolēt. Palaišties jau atpakaļ, paskatieties. Uztaisīsim 6 reizes šādas. Šeit mazliet pastiepjamies uz priekšu un atgriežamies. Vēders stingrs. Bumba saspiesta. Vēl 4 reizes. Trīs. 2. Un pēdējā reizīte. Otram sev mazliet un atgriežamies. Mālači. Tagad kāju liksim apakšējo iztaisnosim un priekšējo liksim. Augšējo liksim uz priekšu. Tā. Un tagad mums kārtīgi būs jāapstiepjas uz priekšu un šeit jāatgriežas virs sevis. Kārtīgi uz priekšu un atgriežamies virs sevis. Bumbu spiežam grīdā. 6 reizes. 5. 4. Vēl 3. 2. Un pēdējā reizīte. Izcili. Ceru, ka jūs sajūtāt kaut ko. Bet, principā, fokus ir tiešām uz plecu, uz roku un uz lāpstiņas šo te daļu. Tagad bumbu mazliet noliksim. Un šeit izcelsimies uz labā sāna. Iekārtosimies tā lērētā. Šeit mēs izcelsimies šādi te uz apakšējā ceļgalā. Roka mums būs taisna. Un šeit mēs celsim kāju uz augšu. Pirksgals pievilts. Un izelpā 10 reizītes. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Kāju noturam augšā, roku izstiepjam un savienojam celi ar elkonīti. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Ļoti labi. Tad kājiet uz priekšu. Kāja mazliet uz priekšu un roku mēģinam arī tajā pašā virzienā kaut kā padot līdzi, ja? Jā, aiziet vēl 6. 5.
sajūta sēžu, ja? Cerams, ka sanāca. Ja kādai gribas izaicinājumu, droši var ņemt arī handeli šajos te vingrinājumos uz stānu, kad mēs esam izcēlušies uz rociņas. Tātad atkal ņemam šeit vienu hantelīti, šeit bumbu. Lēšamies uz rociņas šeit lejā, paukstu zem galvas, bumba starp ceļiem. Šeit kārtīgi esam ērti iekārtojušies un laidīsim hanteli uz priekšu un uz atpakaļ. Skatiem sekojam līdzi, bumba kārtīgi saspiesta. Vienmērīga elpošana. Skatieties, kā jums ir ērtāk ar galvu, vai nu jūs paši sturat, vai tomēr kārtīgi atbalstaties tajā rokā. Tāda ir presa stingri. Aiziet vēl 5 reizes. Četras. Trīs. Nāč. Vēl 2. Un pēdējā reizīte. Izcili. Liekam mazliet. Šeit apakšējā kāja iztaisnojam. Šeit augšējā kāja uz priekšu. Bumba virsū, bumba apakšā. Kāja virsū spiežam kārtīgi grīdā. Un šeit tad tikai līdz priekšai. Un izceļamies uz augšu. Līdz priekšai. Izceļamies uz augšu. Spiežam bumbu grīdā. Jāsāk sajūt vēdra prese. Četras. 3. 2. Un pēdējā reizīte. Liksim bumbu nost uz meklīti. Hanteli arī, bet jūs gribat droši taisīt ar hanteli. Šeit tad celsimies uz plaukstas augšā un šeit būsim uz ceļa. Tas, ko darīsim, šeit mēs vienkārši roku liekam sārā un šeit pievelkot pirkstgalu celsim kāju uz augšu. 10 reizes. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Kāja otram augšā, roka izstiepa un velkam kopā celi ar elkoni. 8. 7. Stingrs vēders. 6. 5. 4. 3. 2. Un pēdējā reizīte izceļ kāju augšā, roka augšā un mēģinām virzīt kāju uz priekšu, roku it kā sekodami kājai. Mēģinām to virzienu saglabāt. 6. 5. 4. 3. 2. Un pēdējā reize. Izcili. Kam mazliet jau savilka sēžu, savilka augšķildu. Ar foršām tādām dūrītēm stīrām. Paņemam izsitam tādu masāžijas efektu, ja? Droši atpūšaties sekundi. Padzeramies.
sēdus pozīcijā. It kā vēl turpinot atpūsties, pievilksim šeit zem augšķilbiem, tā kā kājas klāt, pašūposimies, mazliet atpūstīsimies. Ceru, ka jūs arī nogurāt. Uzreiz tad arī sāksim patiesībā taisīt nākamo vingrinājumu, kuru laikā mēs tā kā no šīs te pozīcijas izcelsimies uz augšu un iztaisnosim kājas. Nolaižamies lejā, atpūšamies un ceļamies uz augšu. Būs jānotur sevi šajā pozīcijā kādas sekundītes un tad jālaiž lejā. Šeit ir mēģinām tā kā to muguras apakšdaļu un vidusdaļu tā kā spiest uz augšu. Kādu, kuram sākumā sanāks, bet tas ir tā kā vajadzīgs. Tātad atkal iekārtojamies un taisīsim 8 reizītes. Jā, noturat sevi. 7. 6. 5. 4. 3. Dabūjam ar augšā. Vēl pēdējās 2. Un pēdējā reizīte. Nav nemaz tik viegli, vai ne? Noturam sevi. Izcili, plaukstas, palaižam tev pie grīdas. Paskatāmies, vai mums tur nekas netraucē. Sev apakšā. Un aiziet, laidīsim vienu kāju lejā. Un tad otru kāju lejā. Noturam sevi augšā. Vienu kāju lejā. Otru kāju. Turamies. Ja jūs neko nejūtat, tad ir jāizceļās augstāk. Gan ar ķermeņa augšdaļu. Varbūt pat kājas jāpaceļ augstāk. Un jau kārtīgi trīc. Aiziet. Vēl 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Izcēli. Pēlkam klāt mazliet. Un taisnosimies ārā. Pēlkam. Iztaisnojamies. Noturam sevi un celkamies. Noturam. Taisni. Celkamies. Piecas reizes aiziet. 4. 3. 2. Pēdējā reizīte. Izcili un pa vienai. Turamies. Ļoti labi jums sanāk. 6. 5. 4. 3. 2. Un izcili. Rumbja, fleksori un bēdra presi. Tagad jums būtu jājūt, ka jūs tomēr viņu darbinājāt. Principā šeit cirksnītī un šeit vēl apakšējā bēdra presa bija tā, kas tagad dega. Mierīgi pašūklēt kājas no vienas puses uz otru. Elpojam, kas vēlas padzerās. Tad jau lēnām griezīsimies uz vēderu, uz apakšdāmiem. Labi, kad esat atpūtušās. Šeit mierīgi iesim. Kā
četrākas pozīcijā. Bet laidīsimies uzreiz tā kā uz apakšāmiem. Šeit ir daudz neko nedarīsim, tikai atcelsim kreiso kāju. Tad kreisā kāja ir saliekta ceļlocītavā. Un šeit mēs viņu tā arī atstājam. Galvenais ir sajust sēži tagad un kontrolēt vēdera presi. Pirkstgals ir pievilkts. Otra pēda ir aktīva ar pirkstgalu grīdā. Un aiziet 10 reizītes. Saspringzinām sēžu. 9. Noturam. Un laižam lejā. 8. Noturam. Un laižam lejā. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Un pēdējā riezīte. Izcili, noturam sēžu augšā. Es sēžu, bet kreiso kāju un aiziet mazas pulsācijas. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Un 1. Malači. Mainīsim kājas. Tāpatās paliekam šeit uz apakšāmiem, ja? Tad stingrs vēders un strādāsim jau labās puses sēžas muskuļiem. Pievilkts pirkstgals šeit. Kāja saliekta 90 grādos ceļlocītavā un celsim uz augšu. Īsa kustība notiek gūžas locītavā. Jā, citas locītavas nekustinā. Aiziet vēl 7. 6. Notur augšā. 5. 4. Muguras taisnas, stingras. Vēl 3. 2. Un pēdējā reizīte. Noturam augšā kāju un aiziet mazas pulsācijas. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Un 1. Izceli. Aizejam bērnu pozā. Mierīgi palpojam, pašupojamies. Tūlīt iesim uz taisnām rokām. Šeit mums būs tāds duālais vingrinājums. Tad šeit esam četrāpus. No šīs pozīcijas kārtīgi tad mēs saspringzinām korseti, laidīsim celīti līdz ēkonim. Atcelsim kāju uz augšu, noturam. Atgriežamies, celis nāk līdz ēkonim un izceļam kāju uz augšu. Iztaisnojam. Te neieliecamies dažādos veidos mugurkaulā, visu laiku esam taisni. Ja? Tātad līdz ēkonim un uz augšu. Pievilkts pirkstgaliņš, atgriežamies līdz ēkonim un spiežam ārā papēdi. Sešas reizes. Piecas. Kārtīgi stingrs vēders. 4.
2. Un pēdējā reizīte. Izcili. Labi. Tagad samainīsim puses. Tātad labais celis, labais ākonis. Tātad labais celis nāk pie labā ākoņa. Pirksgals pievilkts un izspiežam taisnu kāju. Atgriežamies pie tā celi un aiziet pie ākoņa. Pievilkts pirksgals, izspiežam taisnu kāju. Kā 5 reizes izturēsim, vai ne? 4. 3. 2. Pēdējā reizīte. Izcili. Mazliet izmantojam plaukas locītājs, jo mums būs tā kā pumpītis. Liksim šo te visu kopā, tikai ātrāk, un nāks klāt vēl pumpītis. Vai ne? Tas tomēr mums labi sanāks. Tātad 4 āpus. Taisīsim tagad 10 reizes ar kreiso kāju, ja? Kārtīgs platais pumpis mums būs, ja? Un ies uz ārpusīti. Tā. Kreisā kāja, kreisais ākonis. Pienāk klāt, kāja augšā un pumpītis. Ākonis, kāja taisnā, pumpītis. Vai ne? Vēl 7 reizes jāstaisa. 6. 5. 4. 3. 2. Un pēdējā reizīte. Alči. Ja kādreiz gribās tā kā lielāku slodzi, droši var pārnest svaru arī uz priekšu. Es parādīšu to ar labo kāju darot. Tātad aktīva kreisā kāja. Un labā tagad nāks ar celi pie ākoņa. Izspiežamies taisni. Un šeit nākam pumpītī. Ākonis. Šeit taisni. Ja gribat pārnest svaru, droši nāk te. Un var taisīt arī ākoņus šaurajā veidā, ja? Tad te vienkārši nāk. Labi, taisim vēl 7 reizes. Izcili. Piecas. 4. 3. 2. Un pēdējā reizīte. Izcili aizējam mazliet bērnu pozā. Pašripojamies no vienas puses uz otru. Atpūtinam plaukas locītājs. Mierīgi pēlpojam. Tagad laidīsimies uz vēderiem. Paņemsim hanteles. Būs daži vingrinājumi. Šeit. Laižamies lejā. Šeit mēs izliksim rokas 90 grādos. Piedi varam atbalstīt paklājiņā, vai arī kāpli turēt tur taisnu, kontrolēt. Šeit tad mierīgi sākam no sākuma vienkārši guļus. Satveram hanteles vai pudeles un izelpām tā kā laižu klapstiņas kopā. Atceļās principā tikai rokas. Ja jūs gribat, jūs varat turēt to galvu kā atcelt, ja? Bet manā ir tā, ka pēc viņa paklājiņā.
Jo smagāks hantelis, jo grūtāk būs. Un arī gribēsies uzreiz tā kā plecus mazliet tā kā uzraut. Mēģinām plecus laist uz leju un izelpā šeit. 6 steidzes. 4, 3, 2 un pēdējā reizi. Izcili. Labi. Tagad skatieties, pusotras kilograms varbūt būs pa daudz, bet šeit jūs vienkārši mēģināsiet pieru turēt grīdā un ar vienu roku, ar otru, tā kā boksā taisīt, ja? Vienu tad pavalkam uz leju, tad, kad esam jau izsituši un šeit uz leju. Kad gribās paskatās, kā tas viss notiek, tad izceļam uz augšu un nolaižam lejā. Sešas, 5, 4, 3, 2, 1. Labi. Vienu hanteli liekam nost. Tagad mēs mēģināsim vienkārši laist tā kā pusaplī. Uz vienu pusi un uz otru pusi aizlaižam līdz plecu līmenim. Nākam atpakaļ. Vēl 4, 3, 2 un 1. Labi, un tad apakšu pusaplis. Turamies vēl 4, 3, 2 un pēdējā reizīte. Malači. Netaisīsim pilnu lapu šoreiz. Es ceru, ka jums arī ir kaut kāda smaga hantā. Jūs kārtīgi jau nomocīt tagad. Tagad atrodam, kur ir mūsu bumba. Mēs pilnvērts. Griezīsimies uz vēdra. Nē, uz muguras. Uz muguras, jā. Starp kājām visu bumbu. Strādāsim mazliet ar presi. Rāpošana. Šeit tad tas, ko darīsiet, mēģināsiet. Jums tagad ir tāds izliekums starp paklājumu un muguru. Jūs mēģināsiet viņu tā kā vēdra kārtīgi iespiest grīdā, un tad, lai iztaisnojas mugurkauls. Tas, kas būs jādara, būs izelpā jāsasprindzina bumba, jāsaspiež kārtīgi, un tad tas mugurkauls vēl jāpiespiež grīdai. Ja? Esam gatavi? 3, 2, 1 un sākam. Izelpā, saspiežam bumbu, saspindzinām vēdru. Atlaižam. Atkal izelpā, saspiežam bumbu, mugurkauls taisns pret paklājumu. Izelpā, turam. Visticamāk, arī sēži, jūs bišķiņ sajūtīsiet. 8 reizes. 7. 6. Stingrs vēders. Stingra bumba jau saspiesta kārtīgi. 5. 6. Bumba vēders. 4. Jājūt jau arī augšu ļoti. 3. Viss stingrs. Vēl 2. Turam. Un pēdējā reizīte.
Viss stingrs, viss. Un aiziet ceļam uz augšu. Spiesta bumba. Atceļas uz augšu. Tā, tāds arī sēžas stingri, atceļas uz augšu. Un izāpā. Spiežam kopā, noturam sevi. Lēžam lejā. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Un pēdējā reizīte. Turam augšā. Un tāds mazas pulsācijas. Neaizmirstam kaut īso spiest bumbu. Aiziet, turamies. 6. 5. 4. 3. 2. Un maleči. Viņš jāatpušamies. Bumbu noliksim slānā. Un bērniem ir ar ko pultījāties. Ja mums jau kāds ar kompanijā parādījies. Un šeit, tad sanāks tā, ka mēs izcelsimies uz augšu. Te elpojušos. Kārtīgs atbalsts uz plaustām un uz apakšdāmiem. Kāja, te būs viena saliekta. Tad labā man ir saliekta, kreiso tagad laidīšu uz leju un uz augšu. Tikai saliekta kāja. Nē, tikai taisna kāja. Jā. Turamies. Tikai uz augšu un tikai uz leju. Nekā sarežģīta, vai ne? Bet drīz jau kāja jutīs un ēderpresi jau jutīs. Un drīz jūs dzirdēsiet arī manā balsī pēc trīcēšanas, ka tomēr ķermenis ir sasprindzināts. Aiziet to 5 reizes. 4. 3. 2. Un pēdējā. Samēl kājas. Un uz augšu. Vēderi stingri, ne? Ja kāda atsparīna, ko uzlikt uz potītēm, šo droši jau tad izmantot nākamreiz, kad pildīsies šo te video, šo te vingrinājumu plānu. Tā esam vēl 6. 5. 4. 3. 2. Un 1. Izcili. Viši jāputinam rokas. Un šeit ņemsim bumbu nākamajā vingrinājumā. Daudz vairs nav palicis, izturamies, izturam bez gribētēm. Tātad šeit jūs atcelsiet kreiso celi un te mēģināsiet ar labo elponi noturēt. Un te pa diagonāli tad ar labo roku, ar kreiso roku un labo kāju, jūs mēģināsiet tā kā šeit savienoties. Uztaisīsim 10 rezītes. Var turēt arī plauksti, ja tā ir vērtāk. Sākam. 8. 7. Tad spiežam pretī, ja? 6. 5. 4. 3. 2. Un pēdējā reizi. Samēram. Tātad kreisā plauksta, labais celis, turam kopā vai arī ar elponīti, ja gribat izaicinājumu. Un šeit labā plauksta, ies kopā ar kreiso celi. Šeit spiežam prom. Celis it kā tuvojas, un jums ar bumbu un plaukstu spiež viņu prom. Aiziet no 6. 5. 4. 3.
Divas. Un izcili. Pašūpamies no vienas puses uz otru kājām. Un šeit vienkārši atceļam kājas. Un taisam ritentiņu. Stumjam it kā papēdi prom. Elpojam mierīgi. 6, 5, 4, 3, 2, 1 un virzienu. Jā, labi un ceļat tuvāk. Muguru kārtīgi spieņam klāt pie paklājuma. Un aiziet no 6, 5, 4, 3, 2, 1. Izcēl, pievākam. Ceļus pie vēdera. Pašūpojamies. Labi pastrādājam šodien. Vienu kāju atlaižam, otru pievākam. Samainam. Izstiepjam kājas taisas, izstiepjam rokas virs galvas. Mierīgi paguļam, pālpojam. Labi. Mazliet pastiepsimies. Ka caur sāniņu jūs mani paliksiet uz sāniņu. Pievilksim rekur kreiso kāju sev aiz muguras, tā kā noķersiet pie papēža un pievilksiet papēdīt tā kā klāt sēžai. Labi. Pagriezīsimies uz otru pusi, pievilksim otru kāju šādi klāt. Apšie kāja taista. Un noķēruši pēdu mēs esam, un tad velkam papēdi tā kā tuvāk sēžai. Jā. Izcili. Aiziet bērnu poza. Pastiepjam muguras. Pašūpojamies no vienas pusītes uz otru. Aizējam uz labo pusi vairāk. Paspiežam kreiso sāniņu tuvāk paklājiem. Samainam puses. Tagad labo padusīti, labo roku spiežam vairāk paklājā. Izcēli. Un pacelsimies uz augšu. Tagad it kā mierīgi tam apsēžoties, mēs pēlposim. Elposim iekšā caur degunu. Un izelpa mums būs vēl muti. Bet tas, kas jādara, uzliksim plaukstus uz ēdera, aizvērsim acis, jūs klausīsieties manos norādījumos tātad. Dziļā ielpā caur degunu. Jūs tā kā ieelpojat, mēģināt tā kā piepūst tieši vēdera lejas. Ielpojam caur degunu, piepūšas vēders un izelpa. Ielpa caur degunu un tad caur muti izelpojam.
piepūst tā kā vēdra, tā kā baloni elpa. Tad ar muti elpojam ārā. Kārtīgi piepūšas vēders. Un izelpa caur muti. Mēģinam atslābināt plecus vai neraujas uz augšu. Jums jāsajūt, kā ne tikai vēdera priekšējā daļa kustas, bet arī kā ribas jau sāk tā kā atcelties uz augšu. Tas ir vēl 3 reizes. Šo varat arī mierīgi pēc treniņa. Dažas reizītes padarīt tā, lai jūs sajūtat, kur tad kustībai būtu jābūt. Tad svaidlai tieši uz sāniem, ribas šeit atceļas un arī vēdras, lai kustas uz priekšu un atpakaļ. Bet tiešām mēģinam iedomāties balonu, kā viņš piepūšas un tad izelpā, kā šīs te gaiss izsprūk ārā. Labi, tagad ieelpā, paskatīsimies uz augšu un izelpā. Pašūpojamies uz vienu sānu, uz otru. Nolaižam rokas, papurinam ārā, izapļojam plecus, uz priekšu, uz atpakaļ un taisam dziļi ielpu. Un izelpa. Vēlreiz dziļi ielpa. Izelpa. Un ielpa. Un izelpa. Super! Paldies, ka pastrādāji, kārtīgi nodarbināji savu ķermeni šodien un tikamies jau nākamajā treniņā. Čau, čau!